Labrīt! Vācijas Ziemassvētku tirdziņas mazu daļu esam apskatījuši. Un ir vēl aizvien decembris, tumšais mēnesis, tāpēc laiks doties ir uz Amsterdamu. Tur ik gadu notiek gaismu festivāls. Esmu ieradusies Amsterdamā. Šeit laiks būs ļoti foršs. Galvenais, lai nelīst, tad jau būs viss ļoti labi. Es negaidīju, ka tāda saule būs. Man nav līdz saules brilles, neesmu sagatavojusies kārtīgi. Tagad došos nopirkt dienas biļeti. Tik daudz riteņi, ja es te novietotu vienu dienu, tad es viņu neatrastu. Nāktos, es nezinu, meklēt kaut kādu pusstundu noteikti. Jau būtu panikā un policijai zvanītu, kur ir mans ritenis. Vienmēr man Amsterdama ar saviem riteņiem pārsteidz. Viņi tā ar viņiem pārvietojās tik ātri un tik daudz, kad liekas, ka tas ir nedroši, kad var saskrieties. Tā. Nevis ar to mašīnu pārvietojās vēl kāds. Ļoti daudz šitās mazās elektromašīnītes redzu. Vismaz man šķiet, ka viņas ir elektro. Jā, reku vienu lādējās. Laiks nelielai kafijas pauzei. Kafija ir pielieta ļoti līdz maliņām, ka es pat nezinu, kā es viņu padzeršos. Un esmu paņēmusi vietējo konditorijas buļciņu, tā varētu teikt. Pārdevēja teica, ka tas esot ļoti populārs un daudz slavē. Jāpamēģina. Jūs droši vien domāsiet, es vienmēr saku, ka garšīgs. Nu, bet mīlīši, ko lai es jums saku? Nu, tiešām ļoti garšīgi. Un tagad laiks pamēģināt metro. Ja jau esmu nopirkusi dienas biļeti, tad sabiedriskie ir jāizmanto kārtīgi, lai atmaksājas brauciens.
Jāsaka, ka metro man ļoti atgādināja Ķīnu, precīzāk pilsētu Guangzhou, kur es biju savā atvaļinājumā vienu dienu. Starp citu, šodien par to ir arī video, jāskrolē, un tas ir pats pirmais. Tā laikam ir lielā stacijas egle. Iespaidīgi. Tās visas kolonas ļoti skaisti izskatās. Wow! Protams, vecāki dzen bērnus, lai uztaisītu bildes. Un šeit jau Ziemassvētku kamanās. Es nezinu, ko es gaidīju. Es domāju, ka es ieiešu sapņu tunelī, bet es izgāju ārā tajā pašā stacijā. Es nezinu, vai jūs redzat, jo ir baigā saule. Man pat nav saules brilles līdzi. Tas gan ir diezgan slikti, bet gan jau es izturēšu šodien. Smuka baznīca vispār. Ja sanāks laiks, tad varbūt tās es izbraukšu ar kuģīti. Jo tāds diezgan saulains ir, bet tagad es sajūtu vēju. Taisn, kad ierunājos, kad saulains ir, sāk pust vējš, bet varbūt tās priekškuģīši būs spēki plaši. Nīderlandes vēsture, tunelī zīmējumi ar kuģiem un viļņiem. Kādi atspulgi ūdenī. Jāsaka, ka kuģis ir diezgan pārbāzts un ir tā grūti kaut ko filmēt. Tāds foršs brauciens, pat sajūtu vēju matos. Vienīgais, jā, kad mazliet liekas, ka pa daudz cilvēku, bet domāju, ka vasarā ir vēl saspiestāks. Tā kā, laikam, man nevajadzētu čīkstēt par to, un tas bija bez maksas. Esmu nokļuvusi mākslas paviljonā. Savas vecās vannas nemetiet ārā, uztaisiet dobes. Redzat, uz tās fasādes ir skudras, zirnekļi. Ļoti liels angārs. Tur augšā mani vēro spiegi.
Es neesmu pārliecināta, vai es varu iet pa tām trepēm augšā. Es negribu, lai man kāds bļauj, uz kurien tu aizgāji. Vai tas ir vienkārši kaut kādām putām uzpūsts? Tad cik daudz flakonu tur ir aizgājuši? Tiesa, viņš ir pālīcis bez vienas rokas. Visās tāds biedējošs. Wow! Visur var iet un skatīties. Jāsaka, ka cilvēki ir ļoti maz. Vai tas ir domāts, ka cilvēkiem ir dažādas sejas puses, kā vienkārši kā ir ļaunais un ir labais katrā cilvēkā? Lai kas tas arī nebūtu, izskatās iespaidīgi. Un baisi. Kādreiz šī ēkā notika kuģu būvniecība, bet tagad te izpaužas vietējie mākslinieki. Un ik pa laikam notiekās arī kaut kādi pasākumi, jo ēka ir tiešām ļoti milzīga. Es nezinu, kas ir tas domāts. Striķīši. Oi! Tie striķīši kustās un man tā galva reips. Iešu labāk ārā. Šeit ir kaut kādas gleznas. Īsti nav skaidrības, kur es drīkstu iet un kur es nedrīkstu iet. Pa augšu ir ļoti daudz, kur kāpnes redzamas, bet es tā arī neesmu uzkāpus nekur. Domāju, ka nav vērts arī kāpt. Laikam gaidīju kaut ko vairāk mākslas darbus, kaut ko tādu, bet tos, kurus es redzēju, bija neslikti. Un šeit ir par velti. Iepriekš teicu, ka es nekur nekāpšu, bet tomēr izdomāju uzkāpt. Pastīties, kas labs atrodas augšā. Es sāku domāt, varbūt tādās durtiņās kāds mākslinieks arī dzīvo, tāds kā bohēmists. Tāds krāsains stūrītis. Tāds jautrs čalis. Ja būtu meitene, tad es teiktu tikpat jautrs kā es. Es jau grasījos iet laukā, bet ieraudzīju vēl vienas kāpnes. Un kāpēc neuzkāpt? Varbūt tās. Tad es beigās teikšu, ka man ļoti šis angārs iepatikās. Plakāti.
Kafejnīca augšā ir ar soņiem. Varbūt tās kāpnes ved uz kafejnīcu. Tāds neliels veikaliņš. Var apsēsties un palasīt grāmatu. Starp citu, tās grāmatas iet no tā gulošā cilvēka mutes. Viņam tur piesietas. Tās grāmatas ir. Jā, ej un saproti šo mākslu. Cik maziņš uztaisīts cilvēciņš. Apskatām dažādas sejas. Šitā es savos ceļojumos esmu pārsteigta, iemīlējusies skaistajos objektos un ēdienā un raudu, kad man jābrauc ir mājās. Izskatās pēc darbnīcas iekšā, kur top dažādi mākslas darbi. Man šķiet, ka es daudz ko esmu palaidusi garām, jo uz visām pusēm varēja iet un norādes īsti nav. Un varētu būt, ka šī ir tā vieta, kur kārtīgi jāplūko un jāiedziļinās visā, lai saprastu. Krāsu plafoniņi salikti. Šeit ir daudz grafiti, jo blakus atrodas grafiti mūzejs. Tāda ļoti fotogēniska vietiņa. Es tā sapriecājos, kad brauca kuģītis vai mazais prāmis, es nezinu, kā viņu nosaukt, un ka iekāp viņā iekšā un nepaskatījos, uz kurienu vispār tas dodas. Es atbraucu tur, kur man nevajadzēja, bet labā ziņa ir tā, ka šis brauciens ir bez maksas, kad es neko neiztērēju baigi.
Jau 95%. Un Nee, hij is nog 30. labā ziņa, ka vēl, kad ir autobus. Šķiet, ka es būšu izmēģinājusi Amsterdamā pilnīgi visus sabiedriskos. Centrālā stacija, visi stūrīši izgaismoti. Man patīk griesti, spoguļu attēlus var redzēt, kā cilvēki iet. Es nezinu, vai video ir redzams, bet tā ēka ir šķība. Tas ir kaut kāds restorāns. Es nemaz nezināju, ka Amsterdamai ir 750 gadi. Vai nu jau nosvinēja savu jubileju, vai vēl tā tikai priekšā. Sanāk, ka Rīga ir nedaudz vecāka, par kaut kādiem 70 gadiem. Negribas man kļūdīties. Amsterdama noteikti ir slavena ar to, ka šeit ir atļauts pīpēt marihuānu un arī apreibinošās sēnes, bet es precīzāk nezināšu, cik daudz un kā daudz, jo man tas nav aktuāli. Amsterdama ir riteņu un kanālu pilsētiņa. Daudz kuģīši. Ir ziema, bet turisti ir ļoti daudz. Starp citu, vienmēr, kad es esmu Amsterdamā, es esmu tikai uz vienu dienu, jo naktsmītnes ir ļoti dārgas, pat laicīgi rezervējot. Tāpēc es apskatos un braucu atpakaļ mājās. Daudz kas no ieplānotā man, diemžēl, pilsētā nesanāca šodien apskatīt, bet Amsterdamas gaismas šovu es gan apskatīšos, tam man sanāks laiks. Diena vai vakars pilnīgi vienalga, riteņbraucēji turpina braukt kā trakie. Jāsaka, ka vakarā šī pilsēta ir diezgan romantiska ar tiem kanāliem, kuģīšiem un lampiņām. Savs šarms arī ziemā ir. Un debesis iekrāsojušās. Burvīgi. Gaismu instalācijas jau var redzēt. Un paskatieties pie reizes kādas skaistas ēkas.
Starp citu, gaismu instalācijas arī var vērot pa speciālu maršrutu, kas izveidots taisni ar kuģīti. Tiesa gan, ka vakarā tas maksās vairāk nekā pa dienu. Tāda normāla satiksme, es jums teikšu. Kopumā man šī pilsēta patīk. Tikai vienīgais man bišķi traucēja koncentrēties tie riteņbraucēji, bet iespējams, ka es viņiem traucēju vairāk nekā viņi man. Ļoti skaista egle. Lielām bumbām. Šādas es pirmo reizi redzu. Pilsēta uz gaismiņām noteikti netaupa. Es nezinu, kas tas īsti ir domāts. Ir arī apraksts īstenībā QR kodi, bet es tam netērēšu laiku, es vienkārši paskatīšos. Gaismu festivāls, tas ir līdzīgi kā Staro Rīga, kad ir izgaismoti objekti, bet atšķirība ir tāda, ka šeit tie atrodas gar kanālu, kad ar kuģīšiem brauc un skatās. Esmu jau sasniegusi nākamo apskates objektu. Vienkārši gaismiņas kustās stendos tādos. Un arī laivas savu maršrutu turpina. Šo gaismas objektu es jau vairāk saprotu. Cilvēks un galvas vietā ir tāds kā zieds vai arī gliemezītis, bet gan jau kā zieds domāts. Un dažādās pozās cilvēki stāv akrobātiski. Galva, rokas uz leju un kājas augšā. Es nezinu, vai tas ir. Jā, tas ir viens no gaismas objektiem, jo ir arī QR kodi, ko var noskanēt. Lai kas tas arī nebūtu, izskatās pašvaki. Izgaismotie kociņi. Vālītes gribētos teikt. Bet gan jau nosaukums ir pavisam savādāks. Ja mainītos krāsas, būtu interesantāk. Bet ilgstoši skatoties garlaicīgi kļūst. Vai es esmu kļuvusi par pesimisti? Kaut kā man kļūst garlaicīgi šādus skatoties. Es nezinu, vai jūs redzat, bet tur ir tilta mala sazīmēta ļoti skaisti. Šis man ļoti patīk.
Vismaz es vairs neesmu pesimiste. Šie putni man ļoti patīk. Maģiski skaisti. Liekas, ka tūlīt pacelsies gaisā un aizlidos. Putni man noteikti sagādāja tādu wow efektu. Tas, laikam, viens no maniem mīļākajiem objektiem. Bet jāsaka, kopumā visa pilsēta ir izgaismota uz svētkiem un ir ļoti skaisti koptēls. Ne tikai aizmirsu, kā sauc gaismas festivāls. Mainās ornamenti un krāsas. Paņēmu frī kartupelīšus ar parmezāna sieru un majonēzi. Gan jau, ka negaršīgi nebūs. Ir ēst labāk, bet nav slikti. Ja gaismas festivāla objekti man īsti, teikšu tā, kad nepārsteidza, bija viens tie gulbi, kas man ļoti pārsteidza, bet tā pārsvarā likās tāds, varēja būt labāk. Tad iela kopumā, pilsēta, nevis iela, man ļoti pārsteidza ar apgaismojumu. Ļoti daudz lampiņas ir, eglītes. Arī tilti ir izgaismoti un ēkas. Ļoti skaisti izstāsta. Mans vienas dienas izbrauciens ir noslēdzies un mans fliksbuss apakaļ uz Vāciju, lai brauktu, jau gaida. Paldies, ka skatījāties un bijāt kopā ar mani. Tiekamies jau pavisam drīz. Čau!